izpildītā standarta situācija. Paceļ bumbu augšā, sitiens pa vārtiem un jāvier 1-0. Un neviens cits kā jūsu Arkādī Mārverpakovska izceltais Jānis Ikaunieks. Fantastiski viņš nospēlē ar galvu. Otrajā minūtē vadība, sapņu sākums RFS komandai pilnīgi pretēji, kā tu piedzīvoji klātienē Buldē, kur uzreiz ielaidām vārtus. Šeit fantastisks sākums un neviens cits kā latviešu mazā zvaigznīte, ja runājam par Eiropas futbolu, un lielā zvaigzne, ne tikai par Latvijas futbolu, Jānis Ikaunieks. 4. vārti jau Eiropas skatuvē. Uzvarēja pēc tam 11 metru sitienu sērijā. Un arī par Dānijas čempioniem pavisam nopietnu komandu. Par to vēlāk, jo ir iespēja Ikauniekam otros dabūt. Un ir, es nezinu, ieskaitīs Jānim, bet bomba ir vārtos. Jānis Ikaunieks turpina būt izcils visās savās epizodēs, bet noteikti jāizceļ visa komanda, pārējie kombinācija un arī pēdējā piespēle, kuru atdeva saukt acīm redzamas kļūdas gadījumā, bet šeit turpināsies cīņa, Savaļnieka centrējums un ir arī Savaļnieks pēc stūra sitiena nopelna rezultatīvo piespēli, panāk viņš šajā ziņā Marašu un vārtus būs, protams, ka komandas kapteinis Žiga Lipušeks, RFS kā tāds ļoti spēcīgs tanks iet pāri Andoras čempionvienībai 17 minūtēs 3-0, 2 spēļu summā 5-0. Ļoti, ļoti jaudīgi un vēlreiz teikšu, ka varbūt pēc Budega liddueļa kāds arī novērsās no RFS tādā Eiropas sakarā, bet tagad atkal varētu sausīties un paskatīties, kas tā par komandu, kas šādi iet pāri. 5-0, 2 spēļu summā Žiga Lipušeks gūst savus pirmos vārtus Eirokausos, bet 3 play-off kārtā. Līdz ar to šī komanda arī pretendē uz tikšanu pamatu turnīrā. Tikmēr Ismails Diomandē saņem bumbu, viņš vēl nav iztecis šajā mačā, bet Ikaunieks! Hat-trick! Jānis Ikaunieks! 3. vārti viņam šajā mačā. Un Jānis Ikaunieks tiešām varbūt ir spēlētājs, kuru nomainīs Viktors Moras pavisam drīz, jo cik jau vārds pietiek. Es piedāvāju visiem, kam ir cepuras uz galvas noņemt tās Jāņa Ikaunieka priekšā. Fantastiska realizācija, fantastisks sniegums. Apmēram pirms mēneša, un toreiz pēc pirmā puslaika šeit pat 4-0. Tieši tāds rezultāts, kāds šobrīd uz tablu. Cedriks Kuāriju apgriežas, saglabā bumbu laukumā, piespēles sidiens un 5-0 un Viktors Osuagu gūst vārtus, atkal gūst vārtus pret Andoras komandu. Tagad tikai Ismailam Diomandē ir atlicis atzīmēties un Cedrikam Kuāriju, protams, no priekšējās līnijas 5-0, 44. minūtē Viktors Osuagu tieši vajadzēja iminēties par sagrāvēm, par to, ka nākamnedēļ viss ļoti ātri attīstās Eirokausos. Tikmēr Jānis Ikaunieks ar papēdīti Osuagu aiziet garām aizsargam. Osuagu piespēlē, Ķigurs vienai pieskarienā skaisti! Mārtiņš Ķigurs! Un pirmie vārti arī otrajā puslaikā uz maņu nākšajām Mārtiņam Ķiguram. Sešinieks uz tablo, 6-0 RFS labā. Kompliments uzbrukuma grupas futbolistiem, jo sacīju šo domu iepriekš par to, ka nesautīgi ļoti koleģiāli spēlē RFS uzbrukuma grupa. Arī šeit vēl viena piespēle, vēl ekstra piespēlīta labākā pozīcija. Tiešiem Hiberniens komandu Marašam ir vēsturē ar pendelēm Eirokausos, un tagad Marašs sīt un iesīt 7-0. Pēters Marašs, arī Jānis Ikaunieks steidz viņu apsveikt, un Marašs arī zina, kam veltīt gaisas kūkstus svinot vārtu gūmu. Marašs 33 gadu vecumā gūst vārtus. Guys, please subscribe and press like.